Esam klāt mūsu jaunās mājas. Nu, kur tad pati māja? Mēs taču neesam vāveres vai dzīvotu kokos. Šobrīd tu stāvi virtuvē, šeit ir mana istaba un tur ir tavējā. Nu, un ko tu darīsi ar tiem kokiem? Mēs visu šeit iztīrīsim, nocirtīsim kokus un vēlāk no tiem celsim māju. Ideja laba, bet es nedomāju, ka mums vienām pašām tas izdosies. Mums nē, bet es zinu, kas mums palīdzēs. Sijāt Ciedra sākotnēji tika dibināta kā kokapstrādes un mežastrādes uzņēmums, taču, kad radās nepieciešamība pēc nopietnas meža tehnikas, kādu iegādāties nebija iespējams, uzņēmums pats ķērās vērsim pie ragiem. Tā tapa pirmais pašmāju meža traktors Deep Forest. Kad tas veiksmīgi bija darbojies jau 2 gadus, Ciedra veica tehnikas certifikāciju saskaņā ar Eiropas Savienības prasībām un ieguva tiesības ražot meža traktorus sērijveidā. Es domāju, ka pirmām kārt viņi ir atšķirīgi ar to, ka viņi ir uzražot Latvijā, ka tur ir latviešu cilvēki to taisījuši, un tas ir latviešu kapitāls, kas to ir veidojis. Tas ir pirmais. Otrais, es domāju, tas, ka viņi ir piemēroti Latvijas apstākļiem vairāk nekā citas Skandināvijā vai citur ražotas mašīnas. Nu, teiksim, ja mēs runājam par tehniskiem rādītājiem, nu, tad viņa var iebraukt daudz kur vairāk, kur nevar iebraukt citas tehnikas. Tad sliktākās vietās, purvainās vietās. Un tas, ka degvielas patēriņš ir krietni mazāks nekā līdzīgām mašīnām. Traktors sākas ar rasējumu un komplektējošo detaļu sagādi. Tās tiek pasūtītas no Somijas, Ukrainas, Ķīnas un Zviedrijas, bet dažas tiek izgatavotas tepat Latvijā. Lai beigās sanāktu traktors, ir jāpasūta metāls, riepas, dzinēji, lukturi un citas detaļas. Vispirms notiek metāla detaļu metināšana. Kā rezultātā rodas izturīgs rāmis, tad tiek sakomplektēti tilti un piestiprināti rāmim, bet uz tā savukārt nostiprināts karavas nodalījums. Paralēli šim procesam tiek izgatavot ergonomiska, ērta kabīne ar trieciendrošiem stikliem. Tad traktorā tiek ievietots dzinējs, hidrosūkņi, sadalas kārba un citas nepieciešamās sastāvdaļas. Nākamais solis ir kabīnes novietošana pareizajā vietā. Kad tas izdarīts, elektriķis tajā ievieto visus paredzētos vadus, ekrānu un vēl dažas detaļas, ko savieno ar dzinēju un citiem mezgliem, lai operators vēlāk varētu ērti kontrolēt lielo tehniku. Kabīnē tiek ievietots operators sēdeklis, pēc tam traktoram uzliek hidromanipulātoru, jeb krānu, ar ko notiks kokmateriālu iekraušana. Tiek pieskrūvēti lielie riteņi, kas katrs sver apmēram 0,5 tonu. Tieši pateicoties tiem, ar traktoru iespējams pārvadāt koku materiālu praktiski jebkuros meža apstākļos, arī caur dubļiem un ūdeni. Beigās vēl tiek veikta testēšana, un tehnika ir gatava darbam. Lielo mašīnu vada īpaši tai izstrādāta programmatūra. Ja traktors atrodas darbā mežos, tad ražotājs, pateicoties elektrotehnikai, to var apskatīt arī neatrodoties blakus, un no attāluma nepieciešamības gadījumā veikta labojums programmatūrā. Ja mašīnai pēkšņi ir nepieciešams remonts, ražotāji pārstāvi dodas uz vietas, kur traktors atrodas, un, ja ir iespējams, turpat arī veic tā labošanu. Noteikti grūtākais jau bija sākotnējais finansējums arī. Radīt kaut ko jaunu, nezinādams, vai tev sanāks vai nesanāks, un investēt līdzekļus. Tad salikt kopā elektroniku ar mehāniku. Tas bija diezgan tāds sarežģīts darbs, kur varbūt pasaulē pie tādām lietām strādā ļoti daudz cilvēku, lai uztaisītu šādu te vienu tehniku, inženieri. Un tad mums varbūt bija 1 vai 2 cilvēki, kas to lika kopā, un tas nebija tik vienkārši. Es domāju, ka bez komandas izdarīt īstenībā tādas lietas pat nav iespējams. Jo vienatnē vai divatā ir ļoti grūti, bet ja visa komanda, ja viņa visa zina, ko tu gribi panākt, ir nosprausts mērķis, ko vajag panākt, un tomēr viens uz otru var paļauties, un katrs tomēr dara to savu darbiņu, ko viņš vislabāk zina un māk, nu tad finālā arī var sanākt tāda tehnika, kādu mēs taisam.
Šī tehnika ir labāka caurgājumība. Latvijas apstākļos, kad nav ziemas, ir gari pavasari un rudeņi, kad zviedru tehnika bieži vien stāv un nekustās, vai arī strādā tikai sausajos tipos. Mēs varam braukt, strādāt, pievest arī šīs izmaksas mums ir daudz mazākas. Tehnika ir salīdzinoši lētāka. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad Latvijā ražot preci pat tiešām spēj izkonkurēt citu zemju līdzinieces. Un iztēlojies sarkans jumts un tik silti iekšā kā mūžīgajā vasarā. Elīna, esi taču reālisti. Latvijas laikapstākļos nav iespējams būt mūžīgajam siltumam visu cauru gadu. Es neatceros vispār pēdējo reizi ziemu, kad es nebūtu drembinājusies zem 10 segām. Bet tāpēc arī mēs celsim to māju perfektu. Mūsdienās ir tik daudz veidu, kā to izdarīt. Nu jā, Elīna, maksājot milzīgus rēķinus par siltumu. Nē, Saila. Uzceļot māju kārtīgi. Kurš aspekts jūs vairāk saista? Silts mājoklis vai zemi rēķini par apkuri? Visticamāk, ka jau abi. Ja vēlaties pirkt māju, pavērojiet tās jumtu ziemā. Ēka ir siltināta nepareizi, ja sniegs uz tās jumta neturēsies. Tas tā labi, ka esošais siltums mājoklī caur nepareizi siltinātām sienām un jumtu pazūd. Uz jumta sniegs kūst, bet istabā vēsi. Protams, var jaudīgāk izmantot energoresursus apkurei, taču tad lielie apkuras rēķini jūs diez vai priecēs. Tas ir viens no pirmajiem jautājumiem, ko būvniecības un siltināšanas darbu uzņēmums RBB speciālisti uzdod savam klientam. Cik viņš vēlas maksāt par apkuri? Tad kopējiem spēkiem tiek rasts optimālais risinājums mājokļu siltināšanas darbu veikšanai. Gluži nesen uzņēmumā RBB pēc palīdzības griezās kāds jaunbūves īpašnieks. Viņa rēķini par apkuri bija nesamērīgi lieli, bet vēlāk, veicot ekspertīzi, atklājās vairākas rupjas kļūdas ēkas siltināšanas darbos. Viena no tām ir, ka nav ierīkota tvaika izolācija šajā gadījumā. Šeit ir ielikta vēja barjera, kas nepilda tvaika izolācijas funkcijas. Tad arī mēs šeit redzam, ka te ir atstāta liela gaisa šķirkārta, kura ir savienota ar ārējo vidi. Līdz ar to siltuma zudumi ir teiksim, daudz intensīvāki caur šo gaisa šķirkārtu, nevis viņi iet caur siltuma izolāciju un tur tādā veidā tiek bremzēti. Lai nenonāktu situācijā, kas kopējs maksā divreiz, RBB speciālisti iesaka pirms iegādāties mājokli nežēlot kādus 150 eiro uz siltuma pārbaudi, jo vēlāk remonta darbu izmaksas var sasniegt tūkstošus. Vēsā laikā pielieciet roku pie rozetes, un ja jūtat vēja plūsmiņu, tad tas ir pirmais rādītājs, ka siltināšana veikta nepareizi. Šādi un līdzīgi klienti ikdienu vēršas uzņēmumā ar lūgumu palīdzēt pārveidot un labot citu firmu pieļautās kļūdas. Tā kā uzņēmuma meistariem jau ir 15 gadu pieredze siltināšanas darbu veikšanā, tad katram tiek rasts kāds risinājums, kā situāciju vērst par labu. Meistari strādā tikai ar dabīgiem materiāliem, izvairās izmantot putus un plēves. Meistari izmanto tādus materiālus, kas nav kaitīgi cilvēku veselībai. Tā kā uzņēmums nodarbojas arī ar celtniecības materiālu tirdzniecību, tad šie dabiskie materiāli tiek izmantoti būvniecības procesā. Šai mājai uzņēmuma meistari izmanto biezāku siltināmo materiālu nekā nepieciešams pēc standartiem, proti 10 cm vietā 15. Arī logi šajā objektā iebūvēti daudz efektīvāk nekā tos būvē klasiski. Te loks ir iznests ārā no mūra konstrukcijas un iesēdināts siltumizolācijā, un tādā veidā mēs nodrošinām to, ka augstuma tiltiņš caur šo zonu ir ļoti minimāls, līdz ar to siltuma zudumi mums ir daudz mazāki. Savu māju uzņēmumu RBB pārstāvis Harijs Tučs būvējis no vidē draudzīgiem un ekoloģiskiem materiāliem. Ticat vai nē, bet viņa apkurs izdevumu izmaksas 150 kvadrātmetru lielā mājoklī ir tikai 150 eiro gadā. Siltumu mājā nodrošina viena krāsns. Tā kā šī eko ēka būvēta pareizi, tad ar vienu krāsni pilnīgi pietiek, lai apsildītu visu māju un nodrošinātu tajā vidēji 20
līdz 22 grādus siltu gaisa temperatūru. Mājokļa sienas iekšpusē ir no Latvijā ražotā hibrolīta. Starp koka karkasu iepūsta ekovate, pamatīgi cietināts 15 cm biezs jumts, mājas fasāde veidota no lubiņiem, jeb speciāla koka jumta seguma. Smaržas psiholoģiskais moments, tāpatās klimats ir iekšpusē noteikti daudz labāks, daudz patīkamāks. Tāpatās tie dabīgie materiāli dabīgi regulē telpas mitrumu, gaisa kvalitāti. Tur varētu uzskaitīt daudz tās īpašības. Ir klienti, kas neticēja, ka izbūvējot esošai mājai otro stāvu nosiltinot. Mēs paralēli esam braukuši, konsultējuši. Tad klients neticēja, ka ir iespējams iztikt bez apkures otrā stāvā, bet šobrīd viņš jau dzīvo otru gadu, un pat tik finansiāli viņš nevar atļauties ielaist apkures, radiators ielikt. Viņš izsaka domu, ka varbūt pat nav vajadzīgi vairs. Tā kā iedzīvotāju skaits pasaulē turpina palielināties, tad vienīgais veids, kā samazināt energoresursu patēriņu, ir pastiprināt tos taupīt. Es gribu logus pa visu sienu, tādas durvis ar maziem smalkiem dekoriņiem. Un virtuvi tādu, par kuru sapņo visas sievietes. Jauno īsta koka. Žēl, ka nav Latvijā tādas vietas, kurā mūs saprast jau no pusvārda. Es esmu pārliecināta, ka tāda vieta eksistē. CIF ir ģimenes uzņēmums, kurš dibināts 1995. gadā kā elektrotehnisko pakalpojumu veicējs. Ļoti augsta pakalpojumu kvalitāte, inovācijas un daudzu gadu nenovērtējama pieredze ir tas, ko JEF piedāvā saviem klientiem. Darbinieku uzdevums ir nodrošināt augstus tehniskos un darba izpildes standartus, apvienojot inovativitāti, kvalitāti ar efektivitāti. Svarīgākie klienti, kas mums ir elektromontāžas ziņā, tie pamatā ir tie uzņēmumi, jeb tās iestādes, kuriem vajag elektroapgādes rekonstrukcijas, izbūves, pieslēgumus. Tie ir iekšējie elektrotīkli un ārējie elektrotīkli. Iekšējos elektrotīklus visvairāk pasūta mums pašvaldības un rūpniecības un lauksaimniecības iestādes un organizācijas. Ārējās elektroapgādes darbus visvairāk pasūta sadales tīklus. Tas arī ir loģiski, jo sadales tīkls Latvijā ir ar vislielāko elektrotīklu daudzumu. Tie ir vadi uz elektrības stabiem un kabeļi, kas iet pa zemi, kuri ir jāremontē, jārekonstruē un jāatjauno. Projektēšana aptver ārējo un iekšējo elektroapgādes tīklu projektēšanu, kā arī zibens, aizsardzības sistēmu projektēšanu. Strādājot un attīstot CIF darbību elektroapgādes jomā, nemitīgi tiek attīstīta projektētāju kvalifikācija, iegūstot jaunas kvalifikācijas un certifikātus dažādās projektēšanas jomās. JEF veic elektroapgādes tīklu projektēšanu mājām, dzīvokļiem, biroja centriem, veikaliem, noliktavām un celtniecības objektiem visā Latvijā. Pakalpojumu veicēji nodarbojas ne tikai ar projektēšanu, izbūvi un eksploatāciju, bet arī ar galdaniecību. Pamatā ir divas nozares. Pamatnozare ir elektromontāža, elektroizbūve projektēšana. Un 98. gadā nāca klāta otra nozare, kas ir galdniecība. Vecais parkets vairs nav tik spožs kā agrāk, mēbeles nokalpojuši jau savu laiku. JEF jums piedāvā 3-slāņu koka parketu, kas vienmēr būs aktuāls, kas veidots no visdažādākajām koku šķirnēm – ozols, osis, kļava, dižskābārdis, bērs, pat ķirsis. Ekoloģiskums, skaistums un augstas estētiskās un praktiskās īpašības – tās ir svarīgākās parketu priekšrocības. Šeit tiek izgatavotas augstas kvalitātes, jebkāda veida un sarežģītības ārdurvis un iekšdurvis. Masīva koka, ar vai bez stiklojuma, ugunsdrošas, bīdāmas, vienviru, divviru un pēc individuāla pasūtījuma. Galvniecības galvenie mūsu klienti ir, liela daļa ir privātpersonas un liela daļa arī ir tāpatās pašvaldības
liela daļa ir arī visāda veida organizācijas, kurām vajadzīgas ir biroju un administratīvo telpu rekonstrukcijas remontdarbi. Pieejamas dažādas dabīga koku sugas un plašs dabīgā finierējuma klāsts. Kopā ar profesionāļiem varēsiet izvēlēties sev piemērotāko durvju materiālu, durvju toni, dizainu, elementu, izvietojumu un formu, kā arī kopējo biezumu, platumu, augstumu un ailes formu. Mūsu māju interjeru var papildināt lieliskas kāpnes, kas kalpo ne tikai kā nepieciešamā vajadzība, bet arī par lielisku interjeru. Individuāli izstrādājumu kāpnes, durvis, mēbeles un dažādu koka konstrukcijas, tiem visiem JEF projektē un izbūvē atbilstoši viņu vēlmēm. Mūsu pasūtītāji ir arī dizaineri, kuri strādā kāda konkrēta projekta ietvaros un atbilstoši projektam kopā ar mūsu galvniecības vadītājiem būvē atbilstoši dizaina risinājumam nepieciešamos izstrādājumus, kuri jāiebūvē objektos. Ir vairāku augstas kvalitātes koksnes šķirņu kāpnes, kuras dabiski iederēsies interjerā, radīs cēlumu un elegances sajūtu. Pēc pasūtījuma tiek izgatavotas dažāda veida kāpnes. Mēbeļu ražošanai izmanto gan masīvu koku, gan līmētu koku, gan koku, kas ir apstrādāts ar aizsarga līdzekļiem. Bez tā visa JEF piedāvā izgatavot koka konstrukcijas un koka pakešu logus. Tas viss šeit viena vieta Sijā JEF. Saila, bet es pārdomāju par tiem lielajiem logiem. Es negribu, lai no visām pusēm mūs redz. Bet ir taču žalūzijas. Jā, bet tad kāda jēga no lielajiem logiem, ja tāpatās neredz, kas ārā notiek? Elīna, ir taču 21. gadsimts, ja nešķiet, ka viņi par to padomā. Mūsdienās ir diezgan daudz dažādu uzņēmumu, kas ražo žalūzijas. Bet kā lai zina, ka tās ir ne tikai skaistas, bet arī kvalitatīvas? Izrādās, arī Latvijā tiek ražotas žalūzijas un logu sistēmas pēc augstākajiem standartiem. 2003. gadā uzņēmējs Jānis Bemberis radīja uzņēmumu Multisel. Pirms tam viņš jau 10 gadus bija strādājis citos uzņēmumos, kas bija cieši saistīti ar žalūzijām un logu sistēmām. Taču redzot, cik atšķirīgas kvalitātes preces tiek piedāvātas mūsu pircējiem, viņš nolēma sniegt iespēju ikvienam saņemt tikai augstākās kvalitātes ražojumu. Uzņēmuma attīstības jomā ir tā, ka mūsu galvenais tas nosacījums un tendence ir pēc iespējas visiem produktiem un visām lietām jābūt ļoti augstā kvalitātē un jābūt viskvalitīvākām. Uz to mēs arī tiecamies. Tas dod to, kad mēs zinām, ka mums nenāks pēc gada, 2, 3, 4 cilvēku apakaļ ar mūsu uzņēmumu izstrādājumiem un pateiks, ka tas nav vajadzīgs vai mēs pērkam jaunu. Mēs tirgojam ļoti kvalitīvu labu preci, kuru tendējam uz kvalitāti visaugstāko. Salonā Multisel var iegādāties visdažādāko veidu žalūzijas un logu sistēmas. Piemēram, rullo, vertikālās un romiešu, taču īpaši atzīmētas tiek lissē žalūzijas. Ar ko tās tik īpašas? Tās ir pielāgojums jebkurai loga formai, pat 3-stūra veida. Tās ir nofiksējums jebkādā pozīcijā, turklāt. Tās ir iespējams arī mazgāt. Šīs žalūzijas var izgatavot gan no pavisam parasta auduma, gan arī no tāda, kas pārklāts ar alumīniju, tādējādi neļaujot telpai uzkarst. Šīm žalūzijām ir arī tas, ka jūs caur audumu varat redzēt visu, kas notiek apkārt, taču cilvēki no ielas jūs neredz. Šīs žalūzijas mēdz apstrādāt arī ar pērļu pulveri, kas palīdz telpā uzturēt patīkamu vēsumu un tumsu. Tas īpaši svarīgi ir cilvēkiem, kas naktīs slikti guļ. Romiešu žalūziju galvenā atšķirība ir lielie gabarīti, kas ir pieejami ļoti lielos izmēros. Lai tiktu pie žalūzijām, cilvēkam ir jādodas uz salonu, kurā kopā ar dizaineri tiek izvēlēta krāsa, audums un modelis,
kas klientam šķiet vistīkamākais. Pēc tam šī informācija tiek ievadīta īpašā datorprogrammā un tiek nodota meistaram. Vispirms meistars nozāģē žalūzijas profilu vajadzīgā garumā, pēc tam vajadzīgās vietās iespiež caurumus. Kad caurumi ir izveidoti un tiem tiek pieliktas kniedes un īpašas atspers, kas kalpos kā vēršanas mehānisms, tad seko auduma griešana. Meistars pieliek audumu pie profila, lai nomērītu, kāds garums ir nepieciešams. Nogriež to un gatavā auduma augšu un apakšu pielīmē pie profila. Arī audumā tiek izveidoti caurumi, atbilstoši profilam. Pēc tam tas viss tiek nofiksēts un ar īpaša īlēna palīdzību savienots kopā. Uz profila plasmasas daļas uzliek alumīnija daļu. Kad viss tiek izdarīts, žalūziju novieto uz līmeņotāju, lai pārliecinātos, ka viss ir izdarīts precīzi. Visbeidzot, žalūzijas tiek iepakotas un vēstas klientam. Tā kā uzņēmums Multicell ir ieguvis jau lielu popularitāti Latvijas robežās, uzņēmums vēlas ieiet arī ārzemju tirgū. Pagaidām mēs tikai nodarbojamies, un mūsu tirdzniecības tīkls ir tikai Latvijā, bet pie pirmās izdevības un tādas sīkākas izpētes es skatos uz dienvidu valstīm, kur ir vairāk spīd saulīte, kur vairāk ir šī nepieciešamība ne tikai smuki dekorēt logus, bet tieši nepieciešamība saglabāt telpu vēsumā un funkcionalitāti tīri sistēmu. Nu, cik mums tur ir? Es nezinu, visu laiku, kad es sarēķinu, man sajūg. Es taču nemāku rēķināt. Un kā tad mēs zināsim, ka mums visam pietiks un ka mēs varēsim sākt? Nu, es nezinu, bet es mums neuzticos. Man šķiet, ka mums ir nepieciešams cilvēks, kas par to zina labāk. SIA grāmatvežu prieks. Uzņēmuma reģistrācija, grāmatvedība, mikrouzņēmuma grāmatvedība. Izvēle par labu savam uzņēmumam, nevis algotam darbam, Mārtiņam Ģinim un viņa sievai Olgai Ģinai nākusi viegli, jo pirmkārt viņš ir uzņēmējs, bet viņa grāmatvede, bet otrkārt tā bijusi iespēja vairāk laika pavadīt ar ģimeni. Mēs esam viens no tiem ratiem uzņēmumiem, kur principā mēs arī orientējamies tieši par to ģimenisko atmosfēru, lai pat cik mēs esam ģimeni, mēs arī tomēr uzskatām, ka ģimene tomēr vienmēr nāk pa priekšu, arī uzņēmējiem tomēr ir. Mēs visi domājam, teiksim, kas būs nākotnē, kas būs tālāk, bet vienalga tā ģimene tas, kas mums arī paliks. Un tas laiks mums ir jāvelta ģimenei. Grāmatvežu prieks vīzija ir palīdzēt jaunajiem spērt pirmos soļus biznesa pasaulē, bet pieredzējušajiem uzņēmējiem novērst sekas, kas radušās nepareizas grāmatvedības dēļ. Pirmā problēma, ar ko saskarās jaunie uzņēmumi, tas ir jau dibinot uzņēmumu, ka varbūt nezina, kā aizpildīt precīzi dokumentus. Un mēs varam palīdzēt šos dokumentus aizpildīt precīzi, lai viss notiktu ātri un efektīvi. Jau esošiem uzņēmumiem parasti ir problēmas ar neprecīzi veiktu grāmatvedību. Mēs palīdzam novērst sekas, mēģinam atjaunot grāmatvedību par iepriekšējiem periodiem un sakārtot, lai arī turpmāk viss būtu tā kā pēc likuma. Mēs paši esam gājuši šim procesam cauri. Mēs zinām tās nianses ar uzņēmumu reģistru. Es zinu šo procesu, mēs viņu pārzinām, mēs zinām, uz ko ir jāpievērš uzmanība. Mārtiņš un Olga ir par to, lai uzņēmumi attīstītos. Tāpēc lielāko uzsvaru liek uz komunikāciju ar klientu un viņu vēlmēm. Mēs šo uzņēmēju ceļam principā augstāk, lai viņš sajustos īpaši. Mums uzņēmuma vīzija tāda, ka nevis uz katru no grāmatvežiem pieņemsim 10 firmas, un šī komunikācija ar klientu pilnībā nekāda nav. Mūsu personīgā ideja ir, ka tikšanās ar klientu vismaz reizi nedēļā, tā kā komunikācija nepārtraukta, lai klients sajūt šo īpašo atmosfēru. Nevelti uzņēmuma sauklis ir attīsties ar prieku, jo ar prieku padarīts darbs ir kvalitatīvāks. Veiksmīgam uzņēmējam pirmkārtām ir vajadzīga ideja, un ideja, par kuru viņš ir gatavs arī krist. Šī galvenā ideja tas, ka viņam ir jābūt spējīgam par to pastāvēt, tomēr tas ir viņa uzņēmums. Noteikti vajadzīga arī uzdrīkstēšanās un drosme, un neapstāties pie pirmajām grūtībām, bet tā kā doties tālāk. Bez labas finanšu plūsmas un dokumentu sakārtošanas
nevar notikt sekmīgs uzņēmuma darbs un attīstība. Tieši tāpēc uzņēmējiem ir svarīgi sadarboties ar grāmatvežiem. Nu ko, būtībā visi esam sarunājuši, tad jau rītdien varam tikties un sākt. Es nezinu, man rītdien ir pie manikīra jāiet. Jā, īstenībā. Tad vienkārši sazvanamies. Sazvanamies. Sazvanamies, abi, davai, čau.